Čau! Labs garāžas pagrabs jūs mājās. Šodien taisīsim vlogu. Otro. Tātad pagājušreiz es biju tas netīrais, kurš taisīja mašīnu, un viņš tikai filmēja, turēja kameru rokās. Jā. Šoreiz viņa mašīnai ir jāmaina eļļa. Tātad es tikai došu norādes, un viņš darīs visu pats. Jā. Tātad sākam. Tātad mašīna ir silta, eļļa ir uzsilusi. Īstais laiks, lai to mainītu. Tātad sāksim ar to, ka atveram eļļas vāciņu. Tātad atveram vaļā, lai eļļa labāk atcēt ārā. Savādāk tur vakūms. Pārbaudam pie reizes. Nav nekāds zaļi puņķi, nekas. Nē, viss kārtībā, jogurts šodien nav. Tagad. Skatāmies, kā viņš sprauksies lejā. Tam tieši. Tātad esam tagad zem mašīnas tikuši. Cerams, tiksim arī ārā. Pirmais, kas mums traucē, ir panna. Panna tāda super izturīga offroada, plasmasas. Ir pātrinājums. Ir tāds dziesmu benīķos. Kur mēģis nepatā visam tā. Tātad būsim apakaļ, kad panna būs nost. Vai kaut kas interesants notiks? Tātad esam tikuši tik tālu, ka panna vēl nāk nost. Bet vēl viena lieta, ko es atcerējos, tātad šeit stāv vairāk riteņi, kaut 5, no kuriem mums ir saņemts uzdevums, ka jāstājas ir vismaz viens ejošs. Un, jā, mēģināsim sataisīt vienu ejošu, un no pārējiem mēģināsim uztaisīt kaut ko interesantu. Ziniet, tā kā mežparkā var mīt pedāļus tur un tādās mašīnītēs. Vai tādi riteņi, tā kā, kur 2 brauc, kā tos sauc? Katamarāni? Tas ir pūdeni. Tandēmi, o? Jā, tā kā tas būs vēl viens video. Tev kaut pieminēt? Nē. Tātad šeit ir vairāk riteņi. Un jā, kaut kas no tiem taps. Kā tev ir? Tagad panna beidzot ir nokritusi. Tagad mēs redzēsim pašu motoru. Varēsim sākt tecināt. Tātad mēs to darām, lai ietaupītu 10 eiro, ko mums paņemtu servisā pa darbu. Tātad nav nosāpēt, kura gribas pilēt vaļā, fuck. Nē, tikai sūt. Nē, tas sastā tad, tev viņam tā tāds taisnēs, ne? Tātad, jā, mašīna ir tikai pirms cik kaut kādiem 4 mēnešiem nopirkta un, jā, pirmā eļas maiņa, tāpēc nezinājām, ko sagaidīt, ka tur būs kaut kāds kvadrāta, nevis normāls uzgrieznīts, skrūvīti. Kurš žiguls 8? Esam atraduši instrumentu lādēs kaut kādu, kaut kādu stieni. Un, jā, sāksim tecināt. Augšā kurķis vaļā, eļļas silta, vajadzētu tecēt labi. Tas nekās. Tev var gadīties piestienā. Tātad, bērni, šis ir nepareizais veids, kā to darīt. Parasti ar vienu pirkstiņu spiež uz augšu un ar 2 skrūvē vaļā. Gaisa varbūt, ne? Oh my god, tas ir 5 metri. Kad esat atsevišķi skrūvīt, pārbaudat viņu. Viņi parasti magnētiski, un ja motoram ir problēmas, tad būs skaidriņas. Šeit grūti saprast, ir vai nav tur gādien. Viņš kaut kāds palāks, parasti ir tāds bronzas krāsā. Cerams, tas punkts nebija redzams. Tātad, skrūvējam. Ciet. Kārtīgi apslauka. Sūdi nav. Kārtīgi piespiedīsies. Ir saldas, netīri. Jāpiegriež, tas sūda pēc no mums.
Piegriežam diezgan stingri. Ar šī tik īsu atslēgu pārāk stingri nevar piegriezt. Tā kā droši. Tagad filtrā. Filtrā vēl eļļiņa. Un filtrs jānomaina. Tātad šeit ir eļļas filtrs. Vajag viņu atskrūvēt un uzlikt jauno. Tātad, Edgars apakšā ķers eļļu. Es centīšos atskrūvēt. Ceru, ka neapdedzināties. Ir. Ar vienu roku. Kā tur mājās trenējies? Šitie tādi maziņie bērnu filtri. Tātad pārliecinamies, ka vecā filtra gumijas blīvīte ir palikusi uz filtra, nevis tur pie motora. Savādāk būs problēmas, ja uzliks divas tādas. Ar saulītīti apslaukam. Vietu, kur skrūvēsies. Tāpat kā skrūvēt, nedrīkst būt sūdi, savādāk būs spraude. Jaunais filtrs. Pārliecinamies, ir tāds pats. Ir tāds pats. Noņemam prezervatīvu. Vajag eļļu uzklāt uz jaunās gumijas. Tātad, ja neuzklās šo te eļļu, tad skrūvējot klāt, gumija pielips un vēl griežot, sametīsies. Sanāk tā kā mezgls, šķībi un gumija līdīs ārā. Kaut kur būs dubultā gumija, kaut kur nebūs vispār gumija. Būs pietiekami. Rokam mazliet slidana. Varam skrūvēt klāt jauno filtru. Ko tu tur dari apakšā? Skrūvējam virsā. Jā, pirms tam tev bija melns filtrs, tagad būs zils. Patīk? Tā. Ieskrūvējam līdz atdurās pret motoru. Tas ir tagad. Un tad vēl 3/4 no pilna apgrieziena. Tātad. Tagad man pareizi stāv šeit teksts. Cipariņi stāv pareizā virzienā. Tātad puse un vēl viena puse. Tas ir. Esam tikuši līdz eļļas liešanai iekšā. Apakšā tur bija čakars ar pannu, daudz lamvārdi, daudz cietušo. Bet tagad esam tikuši tik tālu. Tātad eļļa, 5V40, sintētika. Rakstīts, ka mašīnai iet iekšā 5 litri. Mums ir 4. Ieliesim vispār 3 tikai. Un tad pamērīsim. Apmēram 3 litri ielieti. Ņemam dipstiku. Un mēram. Bet jābeig man bišķi, jā, vairs nav tik silts motors. Vai arī nav silts. Var notekti, meto visu mašīnu. Vairs paiet tālāk, klientiem bieži baltas smukas mašīnas. Tāpēc sūdi no viesniem brīd. Tātad nekur nav vispār. Aizlējām garām. Šitais lielais 1.8 motors. Pēc iedarbināšanas eļļa izskries pa visiem ceļiem, piepildīs filtru un būs vēl mazāk uz dipstika. Jau pusē. Kaut kas redzams vismaz. Šitā var skrūvēt ciet, tāpat nav mums vairāk ko liet. Ķeru sauleciņu. Jā, tā ir vairs nav. Kaitinājās tāds ārā. Tā kā helikopters nosēžoties. Jā, paldies, skatieties, cerams, ka mēs noderēja. Varbūt kaut ko iemācījām, varbūt varējāt pasmieties pa mums, kā mēs kaut ko nepareizi darām. Jā, rakstiet komentāros, ko gribat redzēt vēl, ko lai mēs darām un tā.
Jā. Vai vispār taisīt vēl tādus. Tagad redzējāt, kāds izstāsts dzīvē. Un jā, mēs to darīsim vēl. Ja jums interesē, tad arī rādīsim jums. Čau. Čau.